Kādā ģimenītē auga 3 māsiņas un 2 brālīši, un tajā ģimenē bija kāda tāda reize, kad mamma sacīja bērniņiem: ja kādam uznāk slinkums un negribās iet mazgāties, tad var tapt par uksīti. Bērniņiem ļoti nepatika, kad mamma tā sacīja, un dažkārt tad cits pēc cita ātri aizsteidzās uz vānas istabu un rindas kārtībā nomazgājās. Bet kādā reizē, vakarā ierunājās mazākais no bērniņiem un teica: mammu, bet es redzēju, ka rukši arī mazgājās. Mamma teica: jā, viņi mazgājās, bet pēc tam, kad mazgājušies, viņi atkal vārtās dubļos. Vai tu to redzēji? Nu jā, tā ir, bet vai cilvēki arī tā dara? Nu, dažreiz. Es, kad pastaigājos par dubļu peļķēm tā kā Peppa Pig, tad es aizēju mājās pārvilkt zeķu bikses un zābakus, un pēc tam atkal gribu tāpat, jo tas ir forši. Tas ir ļoti forši, mamma un ats to arī. Es gribu, lai tētis arī tā dara. Un kādā nākamajā rītā, kad rīts jau bija ļoti silts un peļķes bija salījušas pa garo rītu un nakti, visa ģimenīte lēkāja peļķē, lielā dubļu peļķē. Un tajā reizē bija, kad visi bija iekāpuši peļķēs un meklēja ar vien lielāku un lielāku peļķi, līdz kamēr nonāca dīķa malā, un tā kā ūdens bija silts, tad visi iegāja plunčāties un atbrīvojās no dubļiem. Bet meitenīte mazā teica: bet es gribu vēl dubļu peļķes, man ļoti patika, Mamma un tētis teica: bet varbūt kādu citu reizīti, savs laiks spēlēties, savs laiks daudzīties, savs laiks arī ieviest kārtību. Un taču ir arī pienācis laiks paēst, un ja pēduši būsim, tad būs jāiet pēc tam arī pēc dienas darbiņiem un pēc vakara darbiņiem laicīgi čučēt. Bērniņi klausījās mammas sakāmo, pagāja stunda pēc stundas, tad pusdienas laiks, tad arī vakariņu laiks, pa to starpu dažādas rotaļas spēles un mājas darbi, rūpes vienam par otru, un pienāca tas laiks, kurā bērniņi jo īpaši daudz žāvājas. Mamma jautāja: kā jums šķiet? Kāpēc ir tā, ka tieši vakara pusē vai arī agri no rīta ļoti gribās žāvāties? Ierunājās vecākais no bērniņiem un teica: tās var būt tāpēc, ka ir piepurkšķināta istaba. Jāmaina gaiss. Mamma teica: arī tā var būt. Tētis teica: visbiežāk tas nozīmē to, ka, ja tas no rīta notiek, ka varbūt nepārāk laicīgi ir aiziets gulēt. Bet, ja vakarā tas notiek, tad tas var nozīmēt to, ka laiks ir čučētiet. Var būt dažādi, bet izveidināt pavisam noteikti istabas ir pareiza izvēle. Pirms gulēt ir bērniņi un pieaugušie, tad labāk arī miedziņš nāk. Bērniņi teica: bet vai mums logi ir atvērti, lai izveidinātu? Mamma teica: jā. Tētis apstiprināja, pamājot ar galvu: tiešām. Un vai jums gribās gulēt? Jautāja tētis. Bērniņi teica: jā, nē, viens otru pārkliegdams. Tētis sacīja: nu labi, tad es jums izstāstīšu pasaciņu. Pasaciņa būs par mammu. Par mammu? Man ir kāds noslēpums, kas ir saistīts tieši ar šī vakara pasaku, un es gribu jums to tieši šobrīd atklāt. 4 no bērniņiem šo noslēpumu nezina, arī mamma nezina, bet es un jūsu mazākā māsa zina, tētis sacīja bērniņiem. Viņa zina, un mēs, nē, tā nav godīgi. Neuztraucieties, tas ir skaists pārsteigums, jo izrādās, ka jūsu mazākā māsiņa gribēja pastāstīt pasaciņu, un šī meitenīte gribēja nodziedāt dziesmiņu, ko viņa bija iemācījusies bērndārza un skoliņas 1. klasē, un tā bija par mammu,
kurā bija vārdi, ka mammīte labiņa. Un izrādās, ka arī Martiņa, kura klausīsies nākotnē šo pasaku, tas ir klausās tagad, zina šo dziesmiņu, sacīja tētis. Un Martiņa šo dziesmiņu pēc tam no jauna atcerējās, sapņodama savu sapnīti. Es gribu dzirdēt to otru pasaku par mammu. Otru pasaku? Labi, stāstīšu. Otra pasaka par mammu šajā reizē ir par to, kāpēc mammas mēdz ļoti, ļoti piekust. Kā tad tā? Bērniņiem miedziņš nenāk, bet mammām nāk. Nu kā tad tā? Nu redz, kā tas ir. Mamma tajā reizē kopā ar tēti izdomāja, ka izstāstīs šo pasaku gan ar vārdiem, gan daļēji arī zīmējuma veidā. Un ko viņa darīja kopā ar tēti? Viņa paņēma lielu lapu, uzzīmēja tēti un mammu un uzzīmēja, ka viņiem abiem uz pleca uzlikts tāds tā kā liels baļķis. Bet pirms viņi to baļķi cēla uz pleciem, viņš atradās uz zemes, un daudzi bērniņi pieķērās klāt un teica, mammu, tēti, mēs palīdzēsim nest, mēs palīdzēsim. Un tad, kad pa īstam tētis un mamma cēla to baļķi augšā, tad bērniņi palika karājoties pie tā baļķa. Un tēti un mammai, kā tev šķiet, Martiņa, bija vieglāk to baļķi no tā nest? Kā tu domā? Katrā dienā savas rūpes, un lūk tieši vārds rūpes arī parāda to, kāpēc mamma un tētis nogurst ātrāk, tāpēc, ka katru dienu ir savas rūpes. Mamma par to domā un domā daudz, un jo vairāk tētis un mamma mīl savus bērnus, jo vairāk viņiem ir rūpju, jo viņi taču domā par bērniem pilnīgi visā, kas ar bērniem notiek viņu dzīvē. Un jo vairāk viņi par to domā, jo vairāk viņi velta tām savu dzīves laiku, lai bērniņiem būtu labāk, jo ātrāk viņi var piekust, jo vajag atpūsties. Tāpēc vakaros miedziņš reizēm mammu ātrāk sasniedz nekā Martiņu, kā piemēram šoreiz. Un arī tad, kad mammīte citreiz aiziet gulēt vēlāk, viņa to dara ar pēdējiem spēciņiem, jo arī viņa grib parunāties, piemēram, ar mani, tieši tāpat kā es vēlos parunāties ar jums. Katram cilvēkam ir vajadzīgs draugs. Ar šādu domu šī vakara pasaciņa ir pastāstīta tik tālu, lai tās turpinājumu nosapņotu sapnītī. Mēs nezinām, par ko tas būs, bet gan rīt vai parīt vai kādu citu dienu no rīta puses to atcerēsies.